Atgriežamies Liepājas Olimpiskā centrā. Un kārtējo reizi Liepājā, kārtējo reizi Olimpiskā centrā. Mainē Kurši uzņems florbola klubu Lielvārdi. Paliek Liepājā visnedēļas nogali, bet es esmu simtprocentīgi pārliecināts, ka Liepājnieki to nevēlās pieļaut. Redzam arī Ingars Jansons to parāda. 1-0. Piespēlē Siliņam. Teicam, vārdā darbojas Alcevičs un Elans Zīvekts. 2-0. Siliņš ar numuru 23. Lielvārdu spēlētāju Jūru Gribustu. Šoreiz pārāks bija Siliņš un bumbiņu paliek Kuršu spēlētājiem. Vēl Pēters. Un vārti. Rezultāts 2-1. Siliņš. Vārti 3-1. Kosasevs. Bloķēts metiens. Auts cīņā ar Kosasevu. Reiz labāk Kosasevs akmeņlauks. Un 3-2. Viens spēlētājiem. Un spēle var turpināties. Noslēdz metiens un akmeņlauks. Jā, nu šeit bez vārdiem. Tik apspēlēt divi spēlētāji. Sākās jau viss ar to, kad kļūdījās piespēlē mājinieku aizsargs. Akmeņlauks savāda bumbiņu, apspēlēja divus spēlētājus, apspēlēja vārdsargu. Tā nebija un Lielvārdai pienākās bumbiņu. Artūrs Skadiņš, numur 11. Jau periodu pašā sākumā izvirz vadībā Lielvārdas komanda. Šoreiz bumbiņu paliek Kuršu komandā. Vārti, Gins Siliņš. 4-4. Kombinācijām, stratēģijām. Vairāk ir jādomā par aizsardzību. Pagaidām rezultāts 4-4. Sadalījums 5-4. Kaspars Klamers. Visi turās teicam. Lielvārdā ļoti labi iespēja izlīdzināt rezultātu, ko arī akmeņlauks izdara. Rezultāts 5-5. Kuram skaitās cīņas? Tur rikušās bija, jā? Tas ir akmeņlauks. Viņš nepamanīja, kā tik gūt vārds, bet rezultāts ir 6-5. Siliņš.
Jā, nu, Pusminūti! ja iepriekšējā reizē vairākumā bija bīstam maz, bet bīstam metieni, tad šoreiz ir vairāk un tad neprecīzi. Bet jābūt tikai vienam precīzam, lai vairākumu realizētu. Rezultāts 6-6. Jā, nu cīņā ar vairākam pretspēlētēm. Teicam piespēli. Šoreiz Kārlis Lauds. Jā, nu, ja neiemet tu, iemet tev. Rezultāts 7-6. Skadiņš. Kosovs. 8-6. Bloķēts metiens. Jansons. Siliņš. Vārti. Salcevičs. Jansons. Siliņš. Bet spēle noslēgusies. Rezultāti 8-7. Lielvārds trešo uzvaru 3 spēlēs, nodrošinot vietu pusfinālā.